Labvakar visiem! Latvija-Serbija beigusies spēle. Viss gaidīja sagrāvu, bet izrādās, mēs vispār ātri to domājam. Tātad mans uzsaukums šodien, Jokers pret KP, pilnīgi attaisnojās. Tātad Jokers savāca ārprātīgu statistiku, 42 punkti, 42 punkti un 42 efektivitātes koeficients. Anormāls, bet KP viņš viens uz vienu neapspēlēja. Jūs pateiksiet, kāpēc? Ļoti vienkārši. Tad, kad viens uz vienu, viņš tur kādus 2, 3 metienus iemet, bet īstenībā viņš ir tīm spēlētājs, kurš izmanto katru sīko lietu, kur viņš tos punktiņus var gūt ar sodiem, pie maiņām, brīvajā vietā un arī komandas spēlē. Un es varu pateikt tā, nu nebūtu Jokičs, Latvijai būtu iespējas uzvarēt. Bet Serbiem tas cits stāsts. Nu, ar tādu spēli Serbu čempioniem nekļūst. To es varu pateikt. Tur arī kaut kas ir noticis, bet tur ir Jokičs. Ok, vienmēr kas ir, kas piesaka. Pa Latviju. Prieks par treneru sastāvu. Treneru sastāvs šobrīd ir izdomājis to, ko spēlē pret Igauniju, spēlēt ar noteiktiem spēlētājiem, pēc 25 minūtes gan, ar noteiktiem spēlētājiem uz uzvaru. 8 spēlētāji rotācijā, un tas atmaksājās. Atmaksājās kāpēc? Tāpēc, ka visi spēlētāji nospēlē līdzīgi, un visiem ir līdzīgs punktus, un praktiski es jau redzēju kaut kādas mazas iezīmes jau no tā vecās spēles, bet tomēr tā meistarība Serbiem bija bišķi labāk. Mums nebija tāda īsta pārliecība par sevi. Aizsardzība iepriecināja, bet muļķīgas kļūdas, un man pat nepatīk tiesneši arī pārāk respektē Jokiču, pārāk respektē. Izšķirošā brīdī viņš tur iemet trīnīt, nu, cepurnos, neko meistarību. Kaut gan no turnīra viedokļa šī spēle pēc būtības neko nedēva. Jo, nu, tur 1., 2., 3., nu, mēs vinētu Serbus, nekur jau mēs no tās 3. vietas neaizbēgtu, jo mums tas lielā starpība Turcija ir. Jā, varbūt netic, kas ir, bet mums ir jāgatavojās vēl ļoti 2 svarīgām spēlēm. Rīt brīvdiena. Bet kas ir pozitīvi? Pozitīvi tas, ka komanda sākusi bišķiņi izjust to spēli Keipīri. Nu, es tev teikšu, es šodien, Kristap, gribu paslavēt. Ļoti laba aizsardzība, ļoti laba aizsardzība. Pret Jokiču sevišķi, es nezinu, tā bija tāda speciāla motivācija viņam. Otrs, viņš ļoti centās arī uzbrukumā. Nu, galīgi viņam trīnīši neiet. Nu, galīgi, nu nevajag. Vēl komanda vēl steidzās. Lomačs nelabākā spēle uzbrukumā, bet tāpat cīnās, tur cenšas. Bet Čaļa slikta spēle. Zaudēja minimāli. Tas nozīmē, ka mums vēl ir potenciāls un ka mēs vēl varam uzlabot to spēli. Bet skaidrs ir viens, modelis ir atrasts. 8, 7 spēlētāji, rotācija un mēs varam droši ar šādu spēli cerēt kaut ko vairāk. Tā kā gaidām brīvdienu, atpūšamies un tādā Portugāla. Atceramies, Portugāle mums ir jau vecs parādiņš un tas parāds būs jādod. Tā kā tiekamies jau pēc Portugāles spēles. Paldies par uzmanību! Sekojiet man līdzi, un es būšu vienmēr ar jums. Čau!